472. Tad, kad es parādu kādu automobīlu, kurš, ir tā vai savādāk sarūsējis, tāpat kā, teiksim, šis, izskatās salīdzinoši nesarūsējis, vai ne? Un bieži vien ir tādi automobīļu īpašnieki, kur saka, šitas jā, bet manējiem auto nav vispār nevienas rūsiņas nevienā vietā. Jāsaka godīgi, ka šis te auto, piemēram, šeit, kā tev liekas, šeit ir vai nav rūsa, vai tur ir krāsa, un ja es tev parādīšu šo vietu, šeit gan tu redzi, vai ne, kas tur apakšā notiek zem tās krāsas. Šitien, jā? Labi. Šitien, te var redzēt, ka kaut kas ir. Vai nevar redzēt? Davai bišķi paņemam ar drāšu birsti patīram šo vietu. Kas notika? Redzi, nonāca krāsa nost un parādījās rūsa apakšā, vai ne? Jā, šīs tāds redzamākās vietas. Piemēram, šeit. Liekas, kā ir vai nav šeit rūsa? Ja šeit pasties uzmanīgi, šeit redzi, visi šitie burbulīši, ja? Paņemam drāšu birsti. Pat tā paviršu nolaižot. Redzi, visi šitie, kas te nonāca nost. Te bija apakšā rūsas burbulīši. Tā kaut kā. Šāda te vieta, ja tu viņu pasties šādi, nekas te parastais cilvēks te nekādu rūsu neredzēs. Bet tu redzi, tā rūsa visi viņi tur ir apakšā. Šī vienkārši te gaisma veiksmīgi krīt tādā leņķī, tāpēc šeit var redzēt, ka šeit saburbuļojas. Ja viņi kaut kā savādāk paņems, viņi izstīsies tāpat kā šī te vieta. Kaut gan norūsējis, te ir visur, te ir šādos te burbuļos visas vietas. Pieņemsim, šitais stūris. Redzi? Tāpēc, ka gaisma te krīt no apakšas, tāpēc tu redzi šeit tādā veidā. Paņem patīri šito stūrīti. Beidzās ierīce. Nav veiksmes stāsts. Redzi, tā maigi patīrot. Redzi, tur nolic nost un apakšā zem šiem te burbuļiem. Reku, te ir rūsa, ja? Redzi, tev makro. Šitā labi, ja? Redzi? Saproti? Un tad, kad tu saki, ka tavam auto nav nevienas rūsas, sevišķi jau apakšā, kur ir tikai grunts, šeit jau vispār nekādas krāsas nav. Šeit pilnīgi viss tā apakštā izstās. Un kā mēs viņu notīram? Šīs visas vietas, viss šitais būs notīrīts līdz spīdīgam metālam. Ne jau tā kā te bišķi šeit jau var man speciāli tā maigi uzbrauc, lai varētu redzēt, kas te notiek. Te mēs tīrīsim pilnīgi līdz spīdīgam metālam, tad gruntēsim un pārklāsim ar pārklājumiem. Tā kaut kā cerams, šis varbūt bišķīt palīdzēja saprast šo lietu. Davai, peace!